Kā kļūt gudram? Tev tas ir jāgrib. Tev ir jāgrib dabūt atziņu. Tev ir jāgrib iegūt gudrību. Un nevis to iegūt, lai tu dabūtu kaut ko citu vai vairāk, piemēram, iegūt gudrību vai zināšanas, lai tu kļūtu bagāts. Bet uztver to, ka šī gudrība jau ir tā bagātība, pēc kuras tu kāro, kuru tu meklē. Kā cilvēks var kļūt dievbijīgs, ja viņš patiešām to vēlas? Kā viens cilvēks var piedzīvot Dievu un sākt dzīvot dievbijīgu dzīvi? Vecajā derībā ir tāds apsolījums, ka ja jūs meklējat, Dievs saka savai tautai, ja jūs meklēsiet, jūs mani atradīsiet, ja no visas sirds jūs meklēsiet, ja jūs patiešām dzīsieties pēc Dieva valstības, ja jūs meklēsiet viņa taisnību, ja tu vēlēsies pazīt Dievu, atzīt viņa vārdu un to, ko viņš ir teicis, un turēties pie tā, tad Dievs tev to dos. Bet tas notiks tikai tad, ja tu no visas sirds to vēlēsies. Ja tā būs visa tava griba, tavs fokus būs Dievs un viņa griba, un nevis daļēja vai sadalīta vai kā blakus lieta. Arī Kristus neviena dzīvē neienāk kā viena no prioritātēm, arī svarīga lieta. Nē, Kristus ienāk mūsu dzīvē sagraujot visu pārējo. Visam pārējiem ir jākļūst kā mēsliem, nesvarīgam, nebūtiskam, jo viņš ir vai nu Dievs un kungs pār visu, vai viņš tajā cilvēku dzīvē nav itin nemaz. Un tāpēc, ja mēs vēlamies iegūt patiesu dievišķu gudrību, tā kā Jēzus teica, tam, kam ir, tam dos vēl, bet kam nav, tam atņems arī to, kas tam ir. Tātad, ja tas, ko Dievs mums jau ir pateicis, tas, ko tu zini un saproti, tās pārliecības, ko Dievs tev ir devis, ja tu tās nevērtē, ja tu tās negodā, ja tu pie tām neturies, no visa spēka, kā vien tu spēji radikāli un stingri ar stipru garīgu mugurkaulu, tad tās lietas arī tev pazudīs, tās tev tiks atņemtas. Bet ja tas, ko Dievs tev jau ir atklājis, tu to vērtē un tu vēlies vēl vairāk, tad Dievs tev to saprašanu arī dos. Tāpēc dzīsimies pēc Dieva valstības, meklēsim Dievu un tieksimies būt un iegūt gudrību un atziņu Dieva lietās.